Tagad uzzīmēsim šķēršpēku epīru šādai te sijai, ja zināms, divbalss sija ar pārkari. Ja zināms, ka VA ir 20 kN, VB 10 kN. Un tad šķēršpēku epīru. Šķērspēku epīra. Epīra Q. Latvijā tiek apzīmēts ar Q, bet ar eiro, kad ieviešanu, tagad to jau apzīmē ar V, kas simbolizē vertikālo, jo šķērsām tiešām nozīmē tieši 90 grādos pret stieni. Angliski šķērspēku epīra ir shear force diagram, un vispār epīra kā tāds vārds, sākumā neko nenozīmē, tāpēc angliskais vārds diagram ir daudz labāks, jo tas pasaka, ka tiks attēlota spēku diagramma, tad spēki. Šķērsām tad šajā gadījumā būs 90 grādos, ja shear force diagramma, un angliski to apzīmē ar SFT, shear force no pirmiem burtiem. Kas jādara? Lai iegūt visus likumus, var rakstīt man pēc formulapas. Tur arī tas uzrakstīts, ko es tagad teikšu. Tad vienmēr sāk no kreisās puses. Var sākt no otras puses, bet tad nav šie paši likumi, tad visi apgrieztie. Tad sākam no kreisās puses un sekojam bultiņām. Tas ir kā bultiņu ceļojums. Ja bultiņu saka, mēs ejam uz leju, tad P vietā, tad no nulles, tad tas bultiņu ceļojums no nulles līdz nullei, bet tā nulle ir tāda maziņa. Vismā šajā vietā būs -6. Zīmes ir pareizās, kā nosacīti, te ir nulles līnija, tad virs x-as būs pozitīvie, zem as negatīvie. Tad nogāja 6 uz leju, vēlams noteikti zīmēt apakšā. Tad, ja nekas nav, aiziem taisni līdz nākamajai kritiskajai vietai saucās, ja nākamajam šķēlumam. Tas joprojām ir -6. Mēs palikām uz -6 atzīmes. Tad ir lēciens par VA vērtību pār 20. Lēciens par 20 no -6 uz 14. Tātad 20 to pašu 20 to nevar redzēt. Mēs varam tikai tā saprast, ka ir lēciens par 20. Tā parādās balstreakcija, bet vērtība tagad ir pozitīvs 14. Izkliedēt slodzi ir tā grūtākā šķērspēka epīrā, bet tāpatās mēs skatāmies bultu virzienu. Bultu virziens ir uz leju, un mēs ejam 8 uz katru metru. Tātad pirmajā metrā būs 14 mīnus Q reiz 1. 14 mīnus Q 1 metriņu mēs noejam uz leju. 14 mīnus 8 būs uz 6 noies. Tad nākamajā metrā arī uz leju 8, un nākamajā arī uz leju 8. Paņemšu nost, jo vajag, lai beigās būtu 10, būs lielāks, lai īsti mērogs izskatās. Tātad šeit pēc 1 metra būs 14 mīnus Q reiz 1. Pēc 2 metriem jau aizies negatīvajā pusē. 14 mīnus Q reiz 2 un beigās 14 mīnus Q reiz 3. Un jāsanāk, ka tas tiešām ir -10. Un VB saka, ka jāiet par 10 uz augšu. Un mēs dabujam nullīti. Nullīti ir tāda iedomu vairāk, jo, ja prasa pēc tam konstrukcijās, mums prasa VED, ja maksimālo vērtību, tad VED konstrukciju eiro, kad apzīmējums ir Q maksimālais. Un tad mēs paņemam, īstenībā neatkarīgi no zīmēm, mēs paņemam 14 kN, un tā būtu tā vērtība, ko pēc tam konstrukcijās rēķina. Ja tās dzelzbetona konstrukcijas, tad skatās arī negatīvās vērtības, to vairāk uz momentā gan
Bet tad, un ieliek zīmes, tad augšā plusi, apakšā mīnusi, aplīšos. Nu, vēl kādas kļūdas studentiem ir, kur var, tāda nedzirdēšanas kļūdas, ka mēs skaisti apzīmējam epīru tikai vertikāli 90 grādos pret stienīti, nevis šitā vai pretējā virzienā. Tad tas ir noteikts pieņemts, lai vizuāli atpazītu vienu otru no cita. Tad nākamajā video mēs zīmēsim arī momentu epīru, bet tātad, kas ir pilnīgi citādāk zīmējuma. Tātad no kreisās puses 6 uz leju, ja te nav nekāda slodža, mēs aiziem līdz nākamajai slodzei. Un vēl tāds apzīmējums kā ar klapēm uz acīm. Ja? Mēs neskatāmies uz priekšu, mēs skatāmies tikai to, kas tajā brīdī notiek. Tad tajā brīdī notiek lēciens par 20, mīnus 6 plus 20 ir 14. Tad 8 reiz 3, 24. Te lēciens slīpumā no 24 uz mīnus 10, no 14 uz mīnus 10 ir 24. Un VB iet uz augšu un pabeidz mūsu bultiņu ceļojumu uz 0.